Un mans uzdevums bija staigāt pa dzīvokļiem, pa kāpņu telpām, klauvēt un piedāvāt internetu. Un, lai cik tas kuriozi nebūtu, es tagad vadu pārdošanas treniņus, un mani klienti sasniedz kā minimums 10% pieaugumu. Bet tad, kad es sāku ar pārdošanu strādāt, es biju sliktākais pārdevējs. Nebija neviena, kuram bija sliktāks rezultāts par mani. Es patiesībā baigi pārdzīvoju. Un stāsts ir tajā, ka es braucu 1 nedēļa, 2 nedēļas, rezultāta nav. Un atlaist īsti mani neviens tur nevarēja, jo tā bija prakse. Bet es sāku analizēt, ko es daru. Es pieklauvēju pie tām durvīm, ko es daru. Un tad es domāju, kas ir tas, ko es pirmais saku aiz tām durvīm. Un, kā jūs domājat, ko es teicu? Es uzdevu vienu jautājumu. Un jautājums skanēja tā, vai jums dators mājās ir? Kur ir pārsteigums, ka man neviens durvis netaisīja vaļā? Un tad, kad es uztvēru šito te mazo fišku, es sapratu, ka man kaut kas ir jāpamaina. Es vairs šo jautājumu neuzdevu. Ja jūs man tagad jautāsiet, ko es tur sāku teikt, es vairs neatceros, bet es viņu vairs neuzdevu. Un man sāka cilvēki vērt durvis vaļā, un tad, kad es tiku pie klienta, man bija pārdošana.